Dobeles sirds ir pilskāns. Tāpēc Novads pētniecības muzeja jaunajā ekspozīcijā galvenais uzsvars likts uz Dobeles pils vēsturi. Jau 1. gadsimtā pirms mūsu ēras teritorija uz dienvidiem un rietumiem no Dobeles pilskalna ir bijusi apdzīvota. 13. gadsimtā Dobeles pils izturējusi 6 krustnešu uzbrukumus, kur laikā tā 5 reizes tika nodedzināta un uzcelt no jauna. 14. gadsimtā Livonijas ordeņa mestrs pavēlēja likt pamats jaunai mūra pilī. Par šo periodu vēstures liecība ir maz, tomēr Dobeles Novads pētniecības muzeja jaunajā ekspozīcijā aplūkojams seno zemgaļu tērpu rekonstrukciju. Par zemgaļu posmu vēl ļoti maz kas ir zināms, jo līdz tam kultūras slānim vēl tā īsti nav tikts, bet Hercogistes un ordeņa laika pils jau vairāk vai mazāk ir izpētīti, un mēs esam jau tikuši līdz tam, ka mēs apmēram zinām, kā viņi izskatījās. Ir arī izpētīti daži dokumenti, kur var spriest pēc tā, kas tad ir atradies arī pils interjerā un kādi cilvēki šeit ir dzīvojuši. Livonijas valsts pastāvēšanas laikā Dobeles pilī patstāvīgi uzturējās Livonijas ordeņa komtūrs. Tolaik Dobeles komtūrijai jau bija savs ģerbonis vai rezidences zīmoks. Līdz Livonijas sabrukumam pilī pavisam uzturējušies 15 komtūri. Pēc Livonijas kara Daugavas rietumkrastā tika izveidot Zemgales un Kurzemes hercogisti. 16. un 17. gadsimta mijā hercogu ģimene izbūvēja Dobeles pili Rietuma Eiropas renesanses tradīcijās. Gadsimtu vēlāk Ziemeļu kara laikā pils tika stipri izpostīta un vairs netika apdzīvota. Novads pētniecības muzeja aplūkojam Dobeles pils 17., 18. un 19. gadsimta mākslinieku redzējumā. Tie ir baltvācu mākslinieku darbi, kuri tajā pašā 17., 18. arī 19. gadsimtā bieži vien ceļoja pa Latviju, un viņa nolūks bija tieši fiksēt šīs kultūra vēsturiskās vietas, jo tas ir arī kultūras pieminekļu aizsardzības tāda aizsākuma, kad sāka domāt par drupu saglabāšanu jau. Un pirmais noteikums bija piefiksēt kādā paliekošā zīmējumā to visu. Pils atjaunošana sākās tikai 21. gadsimtā, un vēsturnieki tic, ka pienāks diena, kad Dobeles pils atkal būs atgūsta sākotnējos posmi. Šovasar pils konservācijas darbiem tika iztērēti 36 000 latu.